tikumi un netikumi ir pārmantoti. Saeima izrādīja neusticēšanos tiesu varas kompetencei, lai tiesiskums kļūtu par nenozīmīgu saukli. Mēs pierādījām to, ka Latvijas valdība politisko schēmu, melu un visatļautības gaisotnē spēja iegūt tautas uzticību un doties tālāk, lai vairotu oligarhu peļņu, lai ļautu apzakt savu valsti. Kļuvuši arī pārmantoti citi netikumi. Mēs redzējām tirgošanos par amatiem, lai domātu par valsti, par valsts ekonomisko attīstību. Amati tika arī savējiem, kā jau tas ierasts. Saeima vairāk kārtīgi parādīja, ka vispirms tā aizstāv kādu šauru grupu vai pat konkrētu cilvēku personīgās intereses, nevis valsts intereses. Mēs jau šobrīd sākam gandrīz vai runāt ne tikai par valsts nozagšanu. Varētu pat nojaust, ka tuvojās arī mūsu valsts demokrātijas privatizācija. Es šodien tikos ar mūsu ārvalstu draugiem. Mēs rūpīgi pārunājam situāciju valstī šodien. Esmu pieņēmis lēmumu rīkoties radikāli. Un mans pienākums ir rīkoties savā labā. Tāpēc es gribu jūs visus tiešraidē iepazīstināt ar Latvijas valsts rīkojumu numuru 2, ka visa mūsu sūri grūti kopā pelnītā bagātība nogulst offshore firmu kontos. Ierosinu algas samazinājumu, nodokļu celšanos, bezdarbu. Šis rīkojums stājās spēkā ar šo brīdi. Es domāju, ja patiesos faktus redzētu vidzemnieki, arī viņiem būtu sašutuma pilna reakcija. Dievs svētī Latviju!